Tabita sirdī, un kāds šeit ir pirmo reizi, varbūt kāds, jā, kāds ir. Un, jā, un prieks, kurš ir atgriezies šeit atkārtoti. Sveiciens tur ložā cilvēkiem, un es tā labi iespēju arī tur augšā. Un, jā, paldies, ka jūs uzticējāties, atbraucāt. Mums sirdī kaut kā pagājušā gada nogalē iesākām. Mēs viņus saucam par tādiem valstības vakariem, bet tā ideja ir, kad mēs nebaidamies viens no otru, mēģinam nākt kopā, ik pa laikam iepazīties, sadraudzēties, dzirdēt reālus dzīves stāstus, kaut kādas kļūdas un veiksmes, un nu tā, atbalstīt viens otru. Un forši, ka mums bija arī šoreiz iespēja, paldies Rinaldam par ātru reakciju un atbalstu, ka varējām arī palaist online, cilvēki izteica vēlēšanos, bet tā būtība jau ir, ka mēs vairāk satiekamies, mēs tik daudz ko klausamies attālināt vai ne, un mācamies, kad ir jāsaņem drosme un jānāk kopā un jāiepazīstās, un tepat jau mēs dzīvojam, un tā ir forši redzēt vienam otru. Un vispār jau, ja jūs kāds te esat pirmo reizi, un kāds šeit ir kaut ko arī atvedis, vai ne, kaut kādas lietas, šī ir Tabita sirds, nu, tāda mājvieta, te aizmugurē mums jau ir tāds forši pārskatām arī tādi atbalsta virzieni, ko mēs daram ikdienā, un tas ir mūsu sirdī, jo mēs ticam, ka mīlestība maina dzīves, un ka tāda praktiska rīcība un palīdzība var daudz ko izdarīt un izmainīt. Un paldies visiem, kas jūs pievienojaties mūsu atbalstam, un paldies, kas jūs pasakojat līdzi, un kad jūs arī šādā veidā tātad uzzinājāt, un mēs varam būt kopā. Paldies arī visiem komandai un brīvprātīgiem, kas nāk un darbojās, lai mēs varam kopā palīdzēt. Tā kā, jā, un paldies Dievam, ka mums ir siltums un ir forša vieta, un par to varbūt vairāk pastāstīs Mārtiņš šajā vakarā, par visiem tiem brīnumu darbiem, bet jūs es gribēju aicināt, ka jūs pēc Mārtiņa uzrunas nesteidzieties, jo viņa nebūs ļoti gara, bet ka mēs vēl pēc tam, mums augšā ir tēja, kafija, kaut kādas uzkodiņas, var pacienāties tur augšā, var nonākt lejā, iepazīsties, padraudzēties un nemūkt uzreiz prom. Tas būtu forši. Ko es vēl jums gribēju teikt? Nu, to es pēc tam tu pateikšu. Nu jā, nu tad Mārtiņ nāc un turpini, un jā, lai mums forši šis mirklīts kopā. Mārtiņš ir Tabita sirds līdzdibinātājs, mans vīrs foršais, un tā kā jā, paldies tev. Tā. Nu tā, es par to ilgumu, es nezinu, cik ilgi vai ātri tas sanāks. Kristīna solīja, ka būs īsi, bet, nu, kā sanāks, to mēs redzēsim. Un arī tas, ka no vienas puses mani absolūti neuztrauc un neizsit, ja jums kādam ir jautājums tajā brīdī par kaut ko es stāstu, jūs īstenībā varat arī pārtraukt man runājot un pajautāt. Paga, kā tur vai ne, vai ko drīkst darīt. Man tas neizsit ārā. Zinu, ka citiem tas nepatīk, bet man pat patīk labāk, kad ir tāda diskusija vai kad sanāk kaut ko jautā. Bet tātad drusiņ par mani. Es esmu, man patīk teikt, ka man cilvēki jautā, nu kas tu esi un ko tu dari, ja? Tad es laikam pareizāk raksturot, ka es esmu pārdevējs. Es esmu pārdevis visu kaut ko, sākot ar stiklotām alumīnija konstrukcijām, ar naftas pārstrādes rūpnīcām. Mēģinājām arī
ar dažiem dombiedriem organizēt vispasaules suņu kaku savākšanas revolūciju. Pasauli īsti mūs nesaprata, vai arī mēs to darījām nelaikā, bet kaut kā tas projekts neaizgāja, bet tas bija ļoti interesanta pieredze un interesants pasākums. Esmu arī būvējis mājas Norvēģijā, negluži tā kā pats, bet mums bija Liepājā ražotne, mēs būvējām un ražojām Liepājā mājas un uzstādījām viņas Norvēģijā. Tas bija pirmais ekociemats, tā vismaz Norvēģi paši viņu pozicionēja. Un tad vēl visādas lietas, sākot ar balkoniem, ar apgaismas ķermeņiem, ar līmētajām koku konstrukcijām, taiskaitā arī ar īpašām iekārtām, kas paredzētas ir raktuves spridzināšanai, kafiju, un reizēm es pats tā pa jokam saku, sākot ar naftas pārstrādes rūpnīcām, beidzot ar evaņģēliju. Un visu, kas ir pa vidu. Bet tas ir drusku pa man, bet es arī esmu, kā Kristīna jau man stādīja priekš, esmu daļa no Tabicas sirds, un Tabicas sirds ir, būtībā tā ir Kristīna. Ja? Tā ir viņa ir tā seja, bet aiz tā ir es un vēl pulkāki cilvēki. Ja? Kā viņi teica, sākumā brīvprātīgie, kur vienā brīdī, kad tas bija Ukrainas bēgļu visaktīvākā tā palīdzēšanas fāze, tad tas bija 3 pilsētās 120 brīvprātīgie, kas strādāja. Un tāpēc šis stāsts īstenībā ir par to drusciņ, kā tā biedrība sākās un kā mēs tikām pie šīs ēkas. Un 8 mācības, kuras no šajā procesā es izvilku ārā un saliku vienā tādā stāstā. Bet sākās tas viss pirms apmēram 10 gadiem, ja pat īstenībā vēl ilgāk laiciņa atpakaļ, jo kas jūs, Kristīna, pazīstiet tuvāk? Ne tik tuvu kā es, varbūt, bet es viņu pazīstu ļoti tuvu, ja? Tad es zinu to, ka viņa ir liela sirds, un viņa ir gatava palīdzēt un atbalstīt, un es varbūt esmu bijis tas, kurš viņu ir bremzējis tajā, nevis veicinājis to. Bet, un tā viņa ar šo ideju palīdzēja cilvēkiem staigāja kādas gadus 7, līdz vienā vakarā, kad mēs mājās, kā mums tas šad un tad gadās, kad mēs jau izslēdzam gaismas un guļam, tad mums sākās kaut kādas ļoti nopietnas sarunas par tēmām, kas īstenībā pat pārtrauc miegs pamazām aiziet kaut kur otrā plānā, vai arī kāds aizmieg. Un tā mēs vienā vakarā atkal par to runājām, tas bija, manuprāt, piektdienas vakars, un mēs runājām, un es teicu, zini ko, beidzam runāt, sākam darīt. Un mums ir draugi Jelgavā, pie Jelgavas Brankās, tāda biedrība tuvu, Aldis un Lāsma Cimermaņi, un mēs zinām, ka viņi kaut ko tādu dara, un mēs 11:12 es nosūtīju Aldim ziņu, kā tu skaties, ja mēs rīt no rīta pie tevis atbraukt uz brokastīm. Un viņš atsūta apakaļ, ka jā, lūdzu, brauciet. Un mēs nākušajā rītā aizbraucām pie viņiem un pārnājām to, un tā tas viss sākās. Un pēc kā laika, kad to atbalstītāji sāk kļūt vairāk, un sākām mēs ar 2 ģimenēm, bet pēc tam viņi kļuva vēl vairāk, un mēs palīdzējām kādiem cilvēkiem, kur mēs zinājām, kuriem vajag palīdzēt. Bet kaut kādā brīdī bija cilvēki, kur teica, mums patīk tas, ko jūs dariet, bet mēs paši nevaram iesaistīties, vai mēs jūs labprāt kādu ar naudiņu atbalstīt. Un tad, kam tad viņi palīdz?
vai ne? Un tad nācās šo pasākumu legalizēt, un tā nodibinājās biedrība Tabitas sirds. Un sākumā, kad mēs sākām, no mājām, no garažas, daudzi labi pasākumi sākās garažā, ja? un Tabitas sirds arī sākās kā garažas pasākums. Un ar laiku cilvēki sāka vest mums mājās mēbeles un drēbes un maisiņas ar kaut kādām lietām. Un viņi krājās garažā, pēc tam pagrabā, pēc tam vēl kaut kur visur. Un mēs sapratām, mums vajag savu vietu. Mums nav kur, tas nevar būt mājās. Ja? Mums vajag savu vietu. Mēs domājām, ka būtu feini, ja mums būtu vismaz jūras konteiners viens. Ja? Un drusku vēlāk pastāstīšu kā, bet mēs tikām pie viena konteinera, un tad vēl vienu konteineru, tad ar tiem 2 konteineriem sākām tā kā spēlēties, ka varbūt mēs varētu uzbūvēt kaut ko, un šī, ko jūs tagad redzat, ir pirmā skice. Man brālis uzzīmēja tādu pirmo skici, ja, 2 konteineri, jumtiņš pāri, kaut kas tāds varētu būt. Nākošā skici jau bija jau tāda drusku reālāka un drusku ar tādu profesionālāku pieeju. Tur draugi, kam ir projektēšanas birojas pieslēdzās, un viņi uzprojektēja drusku, jau tādu drusku tādu konkrētāku. Un šis jau bija tāds, kad jau mums bija skaidrs šitādu. Pie šitā mēs varētu. Šis jau tā kā varētu būt jau 2 konteineri un jumts pāri un stikls. Un tās vēl bija vizualizācijas. Ja? Tas vēl nebija pa īstam. Bet kā jūs redzēt, jūs ienācāt, redzējāt, drusku kaut kas uz to pusi ir sanācis. Vai ne? Šeit jau ir, kur ēka ir pilnībā gatava. Un no iekšpuses arī tad, kad mēs viņu, un šī nav vizualizācija, kaut gan izskatās pēc tāda mākslīga pēc tāda zīmējuma, bet tas bija tad, kad mēs tikko bijām izkrāsojuši grīdu šeit, un tā no durvīm tāds tīrs skats. Bet pašu ēku mēs uzbūvējām 2 dienās. Un kad es saku 2 dienās, patiešām domāju burtiski 2 dienās. Tas, ko jūs tēt varat skatīties, tur pretī kultūras navam pie loga es biju piespraudis GoPro kameru, un lai fiksētu to faktu, ka mēs 2 dienās to arī izdarīsim. Un arī tas bija ļoti interesanti, jo mums bija projekts, mums bija ideja, mēs bijām izštukojuši, bet, lai to dabūtu gatavu, pirmkārt vajadzēja ļoti daudz ko. Daudz līdzekļu, daudz darba ieguldīt un tā tālāk. Bet atkal tie draugi Jelgavā, kas mums ir, viņi par šo mūsu ideju zināja, un viņi, tas varēja būt kāds janvārs, kad Aldis piezvanīja, viņš teica, mēs te tā paštukojam, un viņiem pieder būvu uzņēmums. Neliels būvu uzņēmums, kas nodarbojas ar stiklotām konstrukcijām. Nevis māju būvniecību, bet stiklotām konstrukcijām. Un viņš teica, mēs te tā štukojām, mēs izdomājām īpašnieki, ka mēs varētu uztaisīt firmas saliedēšanās pasākumu, nevis tur sporta spēles vai kaut ko, bet mēs varētu 2 dienās pamēģināt, ko mēs varam uzbūvēt. Un visi darbi bija ļoti saplānoti. Viņš iedeva man sarakstu uz A4 lapu sarakstītām lietām, kas ir jāizdara. Un ja mēs to varam līdz 20. augustam izdarīt, tad 20. un 21. augustā viņi 50 cilvēki, plus dažiem vēl sievas līdz, plus ja vēl kāds no mums pieslēdzās, būvēsim, cik tālu tiksim. Un tikām tik tālu. Pabeidzām viņu no ārpuses, bet iekšpus pēc tam, protams, visu iztaisīt un sataisīt prasīja vēl veselu gadu. Bet tātad tās 8 lietas. No šī procesa 8 lietas, ko jums paņemt līdzi, kas varētu iedvesmot arī kādu jūsu sapni varbūt īstenot. Pirmā lieta tātad ir sākt ar to, kas tev ir, un tur, kur tu esi. Un
mums nebija daudz, mums bija viens sarūsējs konteiners, nu galīgi sarūsējs, te jau var redzēt, var redzēt. Viņš bija tāds, kad es jokojoties teicu no metalurga, no Martina Rīkls izrauc ārā, ja, kad viņš bija paredzēts, lūžņos tikai derēja. Tas ir tas konteiners, kas tur galā ir. Un mums bija vēl viens konteiners. Un sākām mēs ar to vienu, pielikām to otru, bet kā kāds gudrs vīrs teica, ir, ka lidmašīnai ir vajadzīgs skrejceļš, lidmašīnai ir vajadzīgs uzņemt ātrumu, lai viņi paceltos, bet helikopters ir tāds, kurš var pacelties gaisā un tad lidot virzienā. Ja? Līdzīgi arī mēs iesākām ar to, kas mums ir, tur, kur mēs esam, un tad skatāmies, kur mēs ar to varam aizlidot. Ja? Vēl ir otrādziņa. Gribi draugus, esi draudzīgs. Gudrais Salmans ir teicis tos vārdus Salman pamācībās, ja? Un arī es pa žižņi cenšos būt draudzīgs. Principā, man liekas, tāds esmu. Un es arī to mācu saviem bērniem, mūsu bērniem, ja? Un spriežot reizēm pēc tā, cik daudz viņi tiek aicināti uz dzimšanas dienām, es tās pieņemu, ka viņi ir draudzīgi, ja jau viņus aicina. Mums viņi ir 4, tātad... Bet atpakaļ sen, kad es vēl strādāju UPB, apmēram 20 gadus atpakaļ, pie mums ienāca viens cilvēks Pulvera ielas ražotnē, un viņš paskatījās, ko jūs te dariet. Jūs te stiklotās konstrukcijas taisiet. Viņš bija no ārzemēm, un viņš visu apskatījās, viņš teica, bruģis jums ir? Un man kolēģi teica, nav, un es teicu, cik tev vajag? Un tā mēs iepazināmies, viņu sauc Absalons, un mēs sākām sarakstīties, pēc tam uzturējām kontakts, beigās bruģis neaizgāja, tāpēc, kad mūsu bruģis ir nenormāli cietiem akmeņiem. Reti, kur pasaulē ir tik cieti akmeņi kā mums, tāpēc mūsu bruģis citur neiet ar citiem akmeņiem kopā, jo viņš nedilst atšķirībā no citiem bruģiem. Tāpēc viņiem nederēja. Bet mūsu draudzība turpinājās, mēs norealizējām vairākus biznesa projektus Fēru salās. Un Fēru salas ir tāds maz 17 salu arhipelāgs, kas atrodas starp Islandiju, Norvēģiju un Lielbritāniju. Tā ir tāda vieta, kur 360 dienas gadā līst lietus, un vidēja temperatūra ir +5 grādi visu caur gadu. Vasarā uzkāp līdz 10 grādiem, ziemā nokrīt līdz 0. Tā. Bet cilvēki tur ir ļoti jauki. Un mēs ar Absalonu un viņa ģimeni kļuvām par draugiem vairāk gadu garumā. 17. gadā mēs bijām jau, kaut kas bišķi mums jau kustējās, un mēs sēdējām virtuvē ar Kristīnu un runājām par to, cik būtu, īstenībā nebūtu slikti, ja mums būtu kādi ārzemju atbalstītāji, kas varbūt varētu mums kaut ko atsūtīt no ārzemēm, varbūt, ir dzirdēts, ka citur tā notiek, ja? Un as we speak, ja, kamēr mēs runājam, tieši pie galda runājam, mans draugs Absalons atsūta šitādu bildi. Mēs tur blakus vēl pielika ekrāna šāviņu no Messenger, kur viņš man tieši to atrakstīja 17. gadā. Un viņš man atsūta tādu bildi un ar jautājumu, vai tu nezini Latvijā kādu, kuram kaut kas tāds varētu noderēt? Tur ir labas drēbes, apavu bērniem, viss. Tas notiek tā, kamēr mēs ar Kristīnu par to runājam. Mēs šeit tabitās lietojam tādu vārdu dievjaušība. Ja, mēs tā kā īsti neticam nejaušībām, mēs sakam dievjaušība. Un šādā dievjaušībā es viņam teicu, zini, Absalon, man tev kaut kas jāpastāst. Es tev neesmu stāstījis, bet
mums ir tikko izveidota organizācija Tabits sirds, un ar šitais ir tas, ar ko nodarbojās. Un viņš tad atrastīja, varbūt tev vēl kaut ko vajag. Konteineru vajag. Šausmīgi vajag konteineru. Un tā mēs tikām pie tā pirmā konteineru. Trešā atziņa no visu šī pasākuma nav svarīgi, ko tu zini, svarīgi, ko tu pazīsti. Vai vēl drusku pareizāk būtu nevis, ko tu pazīsti, bet kas pazīst tevi. Jo var jau būt, ka tu pazīsti ļoti daudz, bet ja cilvēki tev nepazīst, ja? Un tad tas neko nelīdz. Un šajā gadījumā tas ir kaut vai tas pats, jau ko es pieminēju, mūsu draugi Jelgavā, ja? Brankās Aldis un Lāsmu, un viņu būvu uzņēmums bez viņu palīdzības mēs tajā brīdī nebūtu varējuši uzbūvēt. Ja? Vēl viens tāds palīgs ir bijis Andrs Lanka. Un viņam ir tāds raidījums 6:30 no rīta prāta rītrosums. Varbūt kāds ir dzirdējis, varbūt nav dzirdējis. Ja jūs neesiet dzirdējuši, variet paklausīties, ja jūs tik agri varat piecelties. Piecelties te vēl var, bet ko es abrīnoju, ka tik agri no rīta var tik sakarīgi runāt. Man reizēm klausoties ir grūti uztvert to runāto tekstu, bet es abrīnoju to, ka viņš var tik sakarīgi runāt, bet Andris bija ar viņa to klausītāju loku, mēs bijām uzbūvējuši, iztaisījuši iekšpusi, bet mums nebija siltuma. Un šeit bija augsts. Bet mums bija siltuma projekts, mums bija skaidrs, kādu mēs gribam siltumu, mums bija skaidrs viss. Un tie bija 10 000, kas mums bija vajadzīgi, lai ievilktu siltumu. Un Andris teica, zini ko, man ir ideja. Es savai klausītāju komunai, kas no rītiem klausās, es piedāvāšu. Viņš saka, es likšu 1000, tu liec 1000, un pārējo mēs paprasīsim, lai cilvēks samet. Lai saziedo labai lietai. Un viņš to sāka kaut kad septembra beigās, kad viņam bija dzimšanas diena, un mēnešu laikā visi šī summa savācās. Un tas bija reāls brīnums, ja? No tā, kad, jo Kristīnei nāca izziņas no bankas, un tur bija 10 eiro, 50 eiro, 100 eiro, 20 eiro. Tas nebija tā, kad milzīgām summām tur kaut kādu uzņēmums. Ja? To saziedoja cilvēki pa mazākām summām, bet visi 10 000, lai mēs varētu pievilkt gāzi, uztaisīt visas iekārtas un palaist. Un Ziemassvētks uz Ziemassvētkiem nedabujām gatavu, bet 21. gadā starp Ziemassvētkiem un jauno gadu šeit bija silts. Un vēl viena atziņa, kuru varētu teikt, ka nekautrēties prasīt palīdzību vai padomu. Steve's Jobs savā laikā, kad viņam bija 12 gadi, tas ir rītīgi sen atpakaļ, tad, kad bija telefona grāmatas vēl, un visi cilvēki bija ierakstīti telefona grāmatās, viņa telefonu. Viņš bija Amerikā paņēmis telefona grāmatu, sameklējis Hewlett Packard īpašnieka numuru, piezvanījis viņam un pateica, ka viņš te tagad cenšas salodēt radio. Un viņam vajadzētu detaļas pēc tā radio. Viņš ne tikai dabūja savas detaļas, bet viņš dabūja visu vasaru pastrādāt pie Hewlett Packard, kaut ko tur pakot, saiņot vai slaucīt, nolikt, es nezinu ko, ja? Bet viņš visu vasaru nostādāja HP un dabūja savas detaļas, ko viņam vajadzēja. Un viņš saka to, ka ja tu neprasi, tev arī tā neiedos. Ja tu nepaprasi, ka tev vajag, ja tev vajadzīgs ir padoms, paprasi to padomu. Nebaidies paprasīt, jo kas sliktākais var notikt? Tad pateiks, nē. Tas ir
tas ir sliktākais, kas var atgadīties šādā situācijā. Jā, atvainojies, maza. Jāskan, jā. Maza. Vēl vien piemērs no tā, kā tas mums atgadījās. Tad, kad mums pašvaldībām atļāva un piešķīra šito te zemes pleķīti, tad mēs šeit stāvot, te uz šitās zemes, tur pļavā, kur tagad nevar redzēt, bet tur tāda pļāva ir līdz ceļam. Bija šitāda kaudze ar betona klučiem. Un es pa gabalu redzu, ka varbūt, ka viņi noderētu pamatiem. Sameklēju īpašnieku, kam tā zeme pieder, piezvanīju viņam, un es teicu, mēs būtu ar mieru sakārtot to pļavu. Tev pat nebūtu jāmaksā par to. Un viņš saka, es saprotu, kas tev padomā. Satiekamies un pa cenu vienosimies. Jo pamati šī ēkai, man bija tāmi pamatiem, pamati šī ēkai maksāja 35 000. Mēs satikāmies, es izstāstīju, kādiem mērķiem mums viņu vajag, parādīju projektu, pasāstīju, viņš teica, ņemiet, tie jūsēji. Tāpat arī tādi pamatu plāksnes, un kur ir bilde, kur mēs viņus ielikām pamatos. Un šeit ir vēl viena dievjaušība. Mums pamatiem vajadzēja 52 šādus klučus. Kad mēs savācām visus tos no tās pļavas un atvedām šeit, tur bija 54. 2 bija tik ļoti sadrupuši, ka viņi nebija lietojami, mēs viņus vienkārši te kaut kur pametām apakšā zem tās ēkas. Nākošā lieta – negaidīt perfekts laika apstākļus, lai sāktu. Kā jau es teicu, sākumā mēs sākām mājās, no garažas, no mājām, no pagraba. Tur bija tāds interesants atgadījums, bet varbūt, kad iesim tālāk. Nekavējies par savu sapni stāstīt. Kāpēc mums nav skaņa? Kaut kur var dzirdēt. Labi ir, nav. Tur bija pavisam īsts fragments. Bet man multenēs, mums bērni tādā vecumā, ka tās multenes skatos vēl, ja? Un es tajās multenēs saskatu ļoti daudz lietas, kas ir attiecās uz pieaugušiem. Un starp citu, tas nav netīšām. Es kaut kur dzirdēju, kad tas it kā esot sācies ar Pixar un ar rotaļlietu stāstu, bet varbūt, ka tas ir bijis jau agrāk, ka tie multeņu veidotāji, viņi speciāli taisa viņas tādas, lai arī pieaugušiem būtu interesanti skatīties. Protams, bērni saskata vienu, bet pieaugušie saskata vēl kaut ko, kas tajās multenēs ir iekšā. Un
Un šī multena par salātu lapiņu vai ne, un par sapņiem kādu, nu, kuriem no tiem pirātiem tur bija. Bet sakarība ar šo mūsu stāstu, ja, ir, kad tad, kad mums bija projekts, bet vēl nekā nebija. Ne, pareizi sakot, bija ideja, skice, bet nebija pat vēl projekts. Tad Kristīne un mēs par šo ka vajadzību, ka mums ir tāda noliktava, mēs par to stāstījām. Nevis ar domu, nevis varbūt neprasījām pēc palīdzības vai kaut kā vēl, jo mums nebija izskaidrs, kā to izdarīt un kā mēs to izdarīsim, bet stāstīt par to sapni. Un tad saņēmām e-pastu no Vācijas un izrādījās, tā ķēdīt bija sekojoša, kad kāda Grobiņas novada darbiniece, kurai dēls dzīvo, strādā, mācās Vācijā, viņš zvanīja mammai un prasīja, ka viņam ir draugi, jaunieši, kuri ar 90. 80. gadu mašīnām nolasās bars un brauc kaut kādā ceļojumā. Viņi to sauc par ralliju. Ja? Brauc kaut kādā rallijā, iepēršies kaut kādā gadā viņi braukuši ir uz Izraelu, kaut kādā gadā viņi braukuši ir uz Rumāniju. Tajā gadā viņi bija izdomājuši, ka viņi apbrauks apkārt Baltijas jūrai. Un viņiem, lai tas nebūtu vienkārši tāds izbrauciens kaut kā, kas jau pats par sevi ir interesants, ja? Un izaicinoši ar šīm vecajām mašīnām, tad viņiem vēl bija tā, ka viņi savāc naudu un kaut kur pa ceļam kaut kam noziedo. Un viņš zvanīja mammai, saka, mamma, tu nezini, varbūt kaut kur Latvijā, varbūt kaut kur, tu zini kādu, kuram varētu noziedot. Un mamma, kura zināja par šo sapni, viņa teica, jā, es zinu, ir mums te Grobņā tāda biedrība, tā bija sirds, blā, 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 un viņiem ir tāds sapnis, un tā mēs tikām pie sēklas naudiņas, 7,000 eiro vērtībā, ar ko mēs varējām pilnībā samaksāt par projektu un iesniegt viņu būvvaldē. Tad solīti pa vienam solītim. Tā bija tas sirdī nekad nav bijis mērķis būt lielākai, varenākai, visplašaptverošākai, vispazīstamākai, viszināmākai vai vēl kaut kādai, bet ir bijusi doma palīdzēt vienam cilvēkam, vienai ģimenei, atrisināt vienu vajadzību pa vienam solītim. Rezultātā tam ir pievienojušies, protams, vairāk cilvēku, un tas ir vairāk un vairāk aizgājis, bet tas ir bijis, tā doma ir bijusi palīdzam te, un tagad vienam, un tad skatīsimies tālāk, un ir vēl kāda vajadzība, un te palīdzam vēl, un tā. Man ir tagad video, kur, diemžēl, viņš bišķi pa gaiši mums ir, tas ir video ar naktī, bet, un nezinu, kā mums ar to skaņi ir, tā kā es viņam iešu pāri, bet es jums dažos vārdos pateikšu, tur ir fragments no filmas Hexon Ridge. Un Hexon Ridge ir Mel Gibsona filma par Otro pasaules karu, kur viens amerikāņu karavīrs, kurš dēļ savas pārliecības, viņš atteicās ņemt ieroci rokā. Bet viņš pieteicās armijā. Un nonācis frontē, kur, protams, viņam viss tas ceļš bija pilns ar pazemojumiem, tāpēc, kad, kas tu esi pa karavīri, ja tev nav ierocis, ja? Kas tu esi pa karavīri, ja tu atsakies ņemt ieroci rokā. Bet viņš nonāk kaujā, un kad kauja ir beigusies, viņš naktī no kaujas lauka izvilka ārā 75 karavīrus, izglāba 75 karavīriem dzīvību, lienot, burtiski zem lodēm apakšā, ja? Ļoti iespaidīgi filmi, ja jūs neesiet redzējuši rītīgi, jums iesaku noskatīties, ja? Hexon Ridge viņi saucās. Un tas ir patiesas notikums, ja? Tā nav izdomāta. Bet arī viņš, katrā tajā reizē, tajā filmā, tā epizode, ko es gribēju parādīt, ir, viņš izglāba vienu karavīru
nolaid viņu ar virvu lejā no tās ridge ir, krauja, ja? Un pēc tam ar, pārgurumā un trīcošām asņainām rokām viņš lūdza Dievs vēl vienu. Un tad viņš izvilka atkal vienu izglābu, un viņš teica vēl vienu, tikai vienu. Un tā visu nakti 75 vīriem izglāba dzīvību. Bija tāds stāsts šeit pat Tabitās, kad kaut kādā brīdī atveda ratus. Bet tādus ratus, kas izskatās, ka viņi varētu maksāt tik, cik mans mašīna. Tiešām ļoti, ļoti greznus un dārgus ratus, ja. Tie nav šitie, bet šis ir kā piemērs dārgākos, kurus es varēju internetā atrast. un meitenis šeit domāja, kam tādus ratus var atdot? Cilvēki, kuriem laukos varbūt stumt pa dubļiem vai kaut kur, kur var, tie cilvēki varbūt, kuriem nav vispār rati, ja? Kam lai atdod? Un kad tieši tādā brīdī arī mums Liepājā slimnīcā ir tāda glābēja silīte. Ja? Mēs vispār prātam neaptveram, ka tā lieta sabiedrībā ir. Bet viņi ir, un jāsaka, paldies Dievam, ka viņi ir. Un tādā brīdī bija zvans, kad glābēja silītē ir ievietots kāds puisīts. Un meitenēm bija pilnīgi skaidrs uzreiz, kad šī kariete, ja, bērniņam, kurš ienāca pasaulē pilnīgi negribēts un pamests, viņš aizbrauc mājās pie savas jaunās ģimenes kā princis karietē. Un nodevu šos ratus līdz ar to bērniņu tai ģimenei, kas viņu adoptēja. Drusiņa cita situācija. Ļoti bieži mēs jau esam no mūsu draugiem Fēru salās saņēmuši 17 konteinerus ar palīdzību šo 7-8 gadu laikā. It īpaši sākumā Absolons man sūtīja bildes. Viņš man atsūta bildi, viņš saka, kā tu domā, šitais jums kādam noderētu? Es saku, jā, aizsūt īkšķīt, viņi liek konteinerā. Viņš atsūta, šitais kādam noderētu, es saku, neder, šito mums nevajag, toči nevajag. Ja, viņi met ārā tad. Vienā reizē viņš man atsūta, tas bija vēl pirms mums bija šī ēka, viņš man atsūta šitādu divānu stūri. Viņš saka, ļoti labā stāvoklī, ideāli, perfekts ādas divāns. Es parādu Kristīnai, viņš saka, mūsu klienti, ja, jeb, tie cilvēki, kuriem mēs palīdzam, ādas divāns, šitik milzīgs stūra ādas divāns, tā nav absolūti viņu vajadzība. Nemaz, mums tādu nevajag. Bet es aizsūtu īkšķīti. Jo es tā padomāju, ja viena tā sēžamā daļa 60 centimetri, parasti, ja? Es mājās piemetu tā ruleti stūrī līdz tām durvīm, un tajā atkal no tā stūra līdz tām durvīm, ideāli. Vienkārši perfekti. Un es domāju, nekas, atnāks, tad es Kristīnai paskaidrošu. Kāpēc mums viņu mājās vajag? Jo taču galā tās meitenes nāk, viņas satiekās pie mums, viņas tur runājās, viņas plāno, un tas būs tā kā tabitu stūrīts, un kā pie mums mājās, vai ne? Citur mums nav kur. Tā es biju izdomājis.
atnāk tas konteiners, atnāk tas dīvāns, Kristīna brīnās, ka viņš tur ir iekšā, bet mums bija tāda lielā atvēršanas diena, ka mēs to konteineru attaisījām vaļā, tad tur bija palīgi, es nezinu, 20, 30, mums bija kāds 3 busiņi, un mēs tur gultas un leduskapis un mēbeles tur veda visādām, kur bija vajadzības zināmas, jau iepriekš apzināts. Un tur tajā bildē to dzelteno cepuri, mācītājs Pauls, viņš atbrauc, viņš arī piedalījās palīdzēt. Viņš saka, zin ko, man tur ir draugs vasarsvētku draudzē Liepājā. Viņš teica, ja nu gadījumā, viņš neuzstāja, bet ja nu gadījumā jums ir kāds dīvāns priekš lūkšanu sadraudzības telpas, varbūt, ka jūs variet iedot. Un Kristīna saka, jā, mums tieši viens ir, mēs nezinām, kur viņu likt. un es noskatos, kā man dīvāna aiznes, jā. Bet es neiejaucos. Es domāju, tas nebūtu, tas atklātu vai ne kaut ko nepārāk labi par mani. Un es neiejaucos. Viņš aizgāja tas dīvāns. Vakarā, tās dienas vakarā, man visi šie cilvēki, kas piedalījās un kas veda kaut kur, viņi bija safotografējuši, viņi man sūta bildes, reku leduskapis aizgāja tur māmuļai kaut kur Cīravā, vai ne, reku šito te mēs nodevām tur daudz bērnu ģimenei, tur tas un tā. Un tā man sūta nāk tās bildes, un es vakarā pārsūta Absolonam un iztulkoju angliski un čuks tik sūta. Un man atnāk šitā bilde, un es Absolonam pārsūtu šito pašu bildi, es saku, reku, tas dīvāns, vai ne? Viņš aizgāja Liepājā vasarsvētku draudzēji lūkšanu un sadraudzības telpai. Tur vēl spoguli piemet klāt un paklāja, vai ne? Viss. Ja iepriekš es visu laiku tā sūtu, un viņš man sūta apakaļ īkšķīt. Forši. Es aizsūtu šito, viņš man zvana. Viņš teica, tu neticēsi. Es saku, kas ir? Viņš saka, šito dīvānu noziedoja Klāskvikas vasarsvētku draudze no savas lūkšana un sadraudzības telpas. Un es domāju, ak šausmas, ko es tikko gandrīz izdarīju? Ja, es gandrīz piesavinājos, kad tas draugs vasarsvētku draudzē uzzināja par to, viņš raudāja. Viņš vienkārši aiz aizkustinājumu, ja? Bet ar to stāsts nebeidzās. Klāskvikas draudze, Soli Deo Gloria, savā Facebook lapā viņi to uzzināja no protams, vai ne? Viņi to ielika savā Facebook lapā, kad es nemāku izlasīt, kas tur rakstīts, bet, ka tas ir labi. Kad redz, kā sanāca forši, ja? Un tā. Kaut kādu laiku vēlāk man sanāca būt Fēru salās, un pa dienu es braukāju par dažādām biznesa tikšanām. Vakarā mani veda pa dažādām draudzēm un biedrībām, kas ir tie, kas ir tabi sirds atbalstītāji tur. Un tā es nonācu Klāskvikā. Un tur vienā lielā baznīcā kaut kā, tas, kas tur ir redzams, tas tikai kors, ja? Tās tikai korvietas. tā zāle bija apmēram 200 cilvēkiem. Un es pirms tam, es jautāju Absolonam, es teicu, tu tomēr zini cilvēks, vai es drīkstu šito stāstu, pa to dīvānu stāstīt? Man nebūs tā, ka pēc tam ir viss, mums vairs neko nedos, ja? Jo šitādi te cilvēki tur ir pie šprices, ja, kas grib sev savākt, viņi saka, vai es drīkstu to stāstu? Viņi sapratīs, ka tas ir humors. Un viņš saka, nē, viss kārtībā, šeit cilvēkiem ar humoru izjūta ir viss normāli, davai stāst. Un es izstāstu vienā vietā, un cilvēks smējās un krīt no krēsliem nost, otrā vietā, ja? Un tagad es esmu Klāskvikā, un es nezinu, kur draudz, vai nekas. Es tur viņiem izstāstu, un neviens nesmējās. Un vispār, daži tur tā kā noraustās, lūp kakniņš, bet neviens nesmējās. Un es saprotu, ka kaut kas nav ritīgi, bet kas es nezinu. Pēc tā pasākuma
man tur satiek viens vīriņš, un viņš smējās, un viņš tā smējās, ka viņš nevar izteikt to savu domu, kā viņam nāk smiekli. Viņš saka, tu nesaproti, ko tu tikko izdarīji. Es saku, es tiešām nesaprotu, kaut kas nebija labi, bet ko es nezinu. Ja? Viņš teica, zini, ko viņš saka, šitā draudze, kur tu tagad runāji, ar cilvēkiem no Soli Deo Glory draudzes, viņi nesveicinās. Un vispār, ja viņi redz, ka uz ielu nāk pretī, viņi pāriet uz pretēju ielas pusi. Viņš saka, un zini, ko tu viņiem pateici? Tu viņiem pateici tā. Kur Soli Deo Glory draudze iedeva dīvānu. Tas dīvāns nonāca no viens vasarsāk draudzes, citā vasarsāk draudzē. Un tu pateici, un jūs, mīļie draugi, par to samaksājāt. Jo, kā vēlāk izrādījās, tā draudze bija tā, kas samaksāja transportu šim konteineram. Un viņš teica, zini ko, viņiem būs par ko aizdomāties, ja? Ceļā uz savu sapni ir svarīgas lietas, un viena no tām ir pastāvība. Augšējā rindiņā ir tas, ko cilvēki domā, kas ir pastāvība. Ja? Ka pastāvība ir katru dienu pa 100%. Katru dienu pa pilnam. Ja? Bet patiesībā pastāvība ir tā, ka vienu dienu tie ir pa 100%, citu dienu pa 2%, citu dienu pa 10%. Ja? Bet ka tas nepārtrūkst. Ka tu neapstājies. Ja? Ka tu ej. Kaut arī pa bišķītiem, bet katru dienu. Vienalga, kāds būtu tavs sapnis, ja? Īstenībā. Vai tas ir liels un milzīgs, ja? Vai tas ir nomest svaru, vai tas ir noskriet kaut kādu maratonu vai pusmaratonu vai kilometru. Vienalga, ja? Bet, kad tu trenējies un kad tu ej uz to, tad to katru dienu. Vēl viens video redzēsim. Ja? Neviens sapnis nav par lielu, un neviens sapņotājs nav par mazu. Tas ir no Turbo. Ja. Vēl viena kolosāla filma, kuru, ja jūs neesiet redzējuši, es jums ritīgi iesaku noskatīties. Angliski viņš saucās The Bucket List ar Jack Nicholson un Morgan Freeman. Latviski viņi saucās Pirms nolikt karoti. Jo mēs šonedēļ ar puiku, kurš ir 4. klasē, mācījāmies frazioloģismus. un frazioloģisms, ja, ir, kas ir frazioloģisms? Kad tu saki vienu, bet tu domā kaut ko citu. Ja? Un mēs latviski sakam nolikt karoti. Un tas nozīmē nomirt. Angliski saka apgāzt spaini. Kick the bucket. Ja? Krieviski saka pakārt slides. Ja? Vai, man liekas, ka tā bija. Paviesiť kaņķī. Jeb atbrosiť kaņķī. Atbrosiť kaņķī. Ja? Dažādi. Angliski ir apgāzt spaini. Kick the bucket. Un no turienes arī ir saraksts bucket list. Ja? Pirms tu apgāzt spaini, lietas, kuras tu vēlies izdarīt. Un šī filma ir pat šie brīnišķīgie izcilie aktieri. Abi divi sastopās onkoloģijas nodaļā. Viens ir vēstures skolotājs bez jebkādiem ietaupījumiem. Otrs ir cilvēks multimiljonārs, kuram tā slimnīca pieder. Un tad viņi vienkārši uztais bucket listi un sāk iet cauri. Ja jums nav bucket liste, uztaisiet. Tas ir to vērts. Manā bucket listē šī projekta ietvaros es nosvītroju 2 lietas. Ja man būtu tagad 18, 19 gadi, es aizietu mācīties par arhitektu. Bet, kad man bija 18, 19 gadi, es nevienu arhitektu dzīvē nebija redzējis. Nepazinu. Un man neviens nevarēja pagrūst tajā virzienā. Bet arhitektūra un būvniecība man visu vienmēr ir saistījusi un patīk. Un es šajā ēkā varēju izpausties kā arhitekts, spēlēties ar konteineru kastītēm
un skatīties un pazīmēt un paštukot, kā to uztaisīt. Un man pašam ritīgi patīk. Man patīk, kas ir sanācis. Otrā lieta, es varēju piedalīties būvniecībā no pamatiem līdz gatavai ēkai. Un arī to es nekad nebiju darījis. Kad uzbūvēt pat ar asu nospraušanu plikā laukā, ja, līdz atslēgai. Tagad es gribētu, ka jūs sadalties pa 2. Bet varbūt, kad ne ar to vīru un sievu, ko jūs atnācāt. Vai ko jūs kopā draugi esat atnākuši. Bet paņemiet pa 2 un pajautājiet 5 minūtes. Vienkārši tāpēc, lai jums tas ne tikai ir prātā, bet lai jūs to reāli arī izteikt. Ja? Pajautājiet, kāds ir viens sapnis, ko tu esi piepildījis. Un viens sapnis, kur vēl neesi piepildījis. Ja, mēs esam praktiski gandrīz beiguši. Vēl tikai paši beigas. Jūs varat izkustēties. Zini ko? Jūs varat samainīties. Jā. Ko tā? Izslēgt? Mūzika. Jā, tad mēs tur. Bet tu zini, nebija skaņa. Piedalījās tās nulās sacensībās, kur cilvēki viņi gan nogurdinoši, tādi Nezinu.
Dievjaušiem. Jūs visi tik brīnišķīgi čalojiet, ka man ir tāda sajūta, ka jums ir... Pirmkārt, man negribās jūs pārtraukt, bet, un otrkārt, man liekas, jums ir tik daudz to sapņu, ka jums ir tik daudz ko stāstīt un tik daudz ko... Jā, tas ir vienkārši superīgi. Es domāju, ka... jādod, jums ir varbūt iespēja par tiem sapņiem runāt, un viņus ne tikai runāt, bet arī piepildīt. Bet pirms mēs nobeidzam, un pēc tam jūs arī vēl varēsiet parunāt, jūs varat palikt vēl kā laiciņu, un es zinu, ka ir gan pieejama būs kafija un tēja un ābolu sula garšīga, un vēl kaut kāda salduma, ja tā kā varēsim vēl bišķi palikt. Vēl pāris lietas, ko es gribēju pateikt, ka ir, diemžēl, bet daudziem sapņiem ir derīguma termiņš. Jā, un tas arī var būt svarīgi. Savus sapņus neatlikt uz gan jau kaut kad, ja? Jo kādiem sapņiem derīguma laiks varbūt ir pagājis. Ja? Un tas ir... Vēl Ričards Brensons ir teicis tādas vārds, ja, kad ja tavu sapņi tev nebaida, tas, ko tu vispār, pa ko tu sapņo, tad tie ir bišķi pa mazu. Ja, tad tas ir kaut kas, ko var realizēt. Ja. Sapnim tomēr būtu jābūt kaut kam tādam, ko liekas, kā lai,
Es nezinu, ja? Tas ir gandrīz, gribās teikt, nereāli. Bet, ja es varētu, ja? Tam jābūt ir kaut kam tādam lielam. Un vēl viens citāts, kurš man ļoti patīk no Les Brown, ir šaupa mēnesi. Pat ja tu netrāpīsi, kaut kur starp zvaigznēm pat būsi. Tu būsi trāpījis kaut kur starp zvaigznēm. Un tas jau nav slikti. Ja? Tā kā mans novēlējums ir, lai šis iedvesmas stāsts ir jums par iedvesmu kaut kādu savu sapni, novērtēt to sapni, ko jums ir izdevies piepildīt, un skatīties uz to sapni, un spērt tos drosmīgos soļus un piepildīt viņu. Tā. Paldies. Es ceru, ka tur Zoomā, bet online arī cilvēki dzirdēja, un te mums bišķiņ bija mašīnas. Es ceru, ka es nesabaidījāties no sākuma, bet jā, labi, ka nebija sirēns. Jā, es ļoti ceru, ka kaut kas no tās mūsu pieredzes atkal jums aizsierās, varbūt iedegās kaut kādas idejas un attavs atmiņā kaut kādas savas vecās noliktās domas, bet ko varētu vēl pacelt augšā un kaut ko izdarīt forši un labu. Un man liekas, mēs esam radīti tādi tiešām ar daudz idejām, sapņiem, tāpēc jau mēs arī dzīvojam, kustamies uz priekšu. Tas nozīmē, mums ir cerība un mēs varam līdz ar to piedzīvot daudz ko interesantu un foršu. Stāstiet citiem viens otram, saviem tuvākajiem un palīdziet, priecājieties par citu idejām. Mēs esam, Mārtiņa, pēdējā laikā arī mācījušies vienu svarīgu tādu foršu lietu, tikai nobeigšu tulīt, nebūs otrs cēliens, kad nevis arī, kad tu dalies ar to savu sapni un tu esi ar kādu kopā, kad ieklausies tajā otrajā cilvēkā un jautā, ko tu arī vari līdzēt pie tā viņa sapņu piepildījuma, kā tu viņam vari palīdzēt. Varbūt tev ir kādas tās draudzības, kādi kontakti, kā tu vari atkal viņu iepriecināt ar to un viņam dot spēku virzīties uz priekšu. Un tā jau arī mēs nonācām pie kaut kāda rezultāta, jo kāds atkal ieinteresēts bija mūsos, un tā mēs viens otram dodam un saņemam. Un varam tikai pačukstēt vienu tādu izaicinājumu, ko mēs esam paņēmuši nākamam gadam arī Tabit sirdī. Šim gadam, jā. Solīt pa solīti, mēs esam pirmos solīšus spēruši. Mēs te gribētu noīrēt vēl blakus zemi, un mums ir sapnis uzbūvēt vēl vienu tādu pelēku ēku bez konteineriem, lai ir kur uzglabāt mēbeles un lielo sadzīves tehniku, jo tā mūsu sabiedrībā paliek ļoti aktuāla lieta. Mēs to sajūtam arvien spēcīgāk. Gan auģu bērni iet patstāvīgās dzīvēs, auģu ģimenes cīnās ar to, kad pēkšņi ir jāiekārto vesels tukšs dzīvoklis vai tie nāk arī no ārpusģimenes aprūpas iestādēm, bērni ārā. Mēs dzirdam tos saucienus, palīgā saucienus, un Facebooks ir forši, un tas ir ļoti labi, bet arī mēs ikdienā paliekam jau kaut kur imūni pret tiem saucieniem, un mēs visiem nevaram izskriet un izlīdzēt un pievest. Un tad mums dzima tā doma, kad būtu labi atkal viena tāda vieta, kur kā tagad var atbraukt pēc kaut kādas SOS palīdzības, tā arī ar to varētu rēķināties, kad vai tā ir pašvaldība, vai tie ir vietējie cilvēki, kad var atbraukt un kaut ko paņemt sev, ko atkal kāds cits ir nomainījis, bet ir foršs un labs vēl un lietojams. Tā kā skatīsimies, kā tas viss virzīsies, kas Dievam padomā un kā mums izdosies, noteikti stāstīsim, dosim ziņu jums par to un tā. Bet, par foršiem sapņiem un nepagurstam, un lai vēl labs vakariņš kopā. Lūdzu, esiet mīļi aicināti
uz tēņu, kafiņu, ābolu suliņu un našķīšiem. Mēs varam uziet augšā, paņemt un nākt lejā, un var kāds palikt augšā, un te ir galdiņš, un tur ir galdiņš, un vēl pabūnam kopā. Mums ir plānā šādi vēl aicināt jūs kopā. Mums ir vēl kādi nopietnāki stāsti, kādi vieglāki stāsti. Tā kā sekojiet līdz informācijai, būs turpinājums. Paldies jums! Ja? Paldies tev! Nu tā, ja? Nu tad ejam pēc tās tējas, kafijas. Kas kuram vajadzīgs šobrīd?